LG Cargo un Skyline Bars piedāvā iknedēļas rubrika Iemetiens. Ja visas pasaules skats šobrīd pievērš Dienvidu Afrikai, tad pāris pasaules izcilākie hokeisti tiešā ceļā no Elektrēna hokeja nometnes ir ieradušies Rīgā, lai pabaudītu garšīgus kokteļus. Привет, мам, я в Риге, не могу сейчас. Jūnija vidus atvaļinājuma laiks un Skyline bārā pašā Rīgas centrā divi nesamierināmie pretinieki. Iepazīsimies! Привет, Саша из Вашингтона я. Sidney. Просто Sidney. Stāstiet par to, kā tas nācies, kad atvaļinājuma laikā esat sastopami Rīgā. Ну, я не знаю, по-русски, по-латышски мне говорить. Mūsu auditorija pamatā runā latviski, droši varam runāt latviski. Хорошо, так Jā, no problem. Ну, в прошлой сезоне я говорил с Арчой. С Арчой, Арчи по-латышски, насчет праздника Лига. И Арча man ieteica atbraukt в Латвию и может посмотреть, как по-настоящему надо праздновать этот праздник. Vai arī Sidnijam ir līdzīga situācija? Nu, viņš teica, ka mēs kanādieši nemākam īsti kokteļus uzjaukt. Nu, tad šodien gribēju parādīt, ka ne jau Krievijā jāstas īsti. Привет, мам, я не могу сейчас. Я в Риге, да. Ok, lai notiek, tad taisam augšā kādus kokteilīšus. Ko jūs šodien mums piedāvāsiet? Каждый год мы в Москве встречаемся на одном эксклюзивном поляне. Nu, это не Новый год, это Līgo. Līgo, jā. Līgo mēs parasti svinam vienā ekskluzīvā pļavā. Un tur mūsu kokteļu recepti sastāv, nu, angliski viņi saucās Joržika. Tātad es taisu kokteļu. Glāze vienmēr izvēlos īsti krievu dzērienu, ruskī standarti. Vai šis dzēriens arī tāds, ko sezonas laikā var lietot Jā, labprāt. pirms spēlēm vai Labprāt. pārtraukumos? Kā jūs to darat? Pirms pārtraukumos mazāk un pēc. Tātad šņāpis ar alu. Būtu vēl sieras, es ieliku iekšā sieru, kā Arča mācīja. Un kokteils gatavs. Tātad recepti nāk tomēr no Arčas. Arčs, jā, viņš ir izstāstījis, ka alus, sieras un šņāpis tās ir tradicionālās sastāvdaļas. Pie mums Latvijā gan ir vairāk tāda uzskats, ka Arča tā īpaši ar kokteļiem neaizraujās. Arča neaizraujās. Bet tas Vašingtonas klubs tā kā diezgan nopietni pieeja šajā lietā. Klubs arī nepieiet nopietni, bet atsevišķi spēlētāji, kas var to visu savienot, kāpēc ne? Mums jau bija tāds sižets parādījies par to, kā Krievijas izlase pasaules hokeja čempionāta laikā atzīmēja savu. Es redzēju. Pats piedalījies. Es neatbalstu tādus pasākumus. Es esmu kategoriski pret. Nav labi spēļu laikā pīpēt. Iedzert, tā ir cita lieta. Sidnij, pastāst, kas ir tādā Stanley kausā tik īpašs, ka visi pa viņu cīnās un tagad viņi iegūst, vai kāds no tā labums beigās? Ir trauks no kā padzerties. Tieši tā. Var ieliet iekšā to, ko pa īstam grib ieliet iekšā. Ko tu piedāvātu mūsu skatītājiem ieliet Stanley kausā? Varbūt var kaut ko sataisīt? Es piedāvāšu savām biedrām kokteilī. Es tev neesmu nekāds biedrs. Tātad viss sāks ar glāzēm. Būs nepieciešams 2 glāzes. Ar kausu viss sākās. Ņemam 2 glāzes, jo mums vajag daudz. Mums ar vienu pa maz. Šo glāzi pavisam vienkārši piepildām ar šo izstrādājumu, kur mums Kanādā ir ļoti daudz. Smalcināts ledus. Tieši smalcināts, jā, jo mēs jau slidojam pār tam ledam. Tas ir tas, ko Ovečkins bremzējot sastrādāja. Viņš jau nemāk bremzēt. Dzērieni, kas ir tomēr kaut kādā veidā saistīts, iepildam nedaudz priekšā. Tad suliņi. Kas tā aipu sula? Tā ir bērs sula. Budu, Iekrāsot. Bērs biesula. Jā. Un tad te mums ir tāds balts pulverīts. Lūdzu, nejaukt. Ko tev rokas tā trīc? Tev jau šorīt kaut kur esi jau nācis no kaut kurienes. Nu, mums bija pripārtī jāņem, bet to skaļi nevar teikt, jo, sapratu. Ok. Un tad mēs ņemam, tad mēs pieliekam klāt ledu.
Arī ledus ir, jo mums ir augsts un ledus mums netrūkst. Un tad kā Krievijā to nedara, jo tur jau nav ko jaukt. Sajaucam kopā. Cik liels tilpums tam Stanley kausam ir? Cik tur daudz sajiet iekšā? Pudeli. Viena pudeli tieši. Lielā vai mazā? Lielā pudeli. Bet visiem pietiek pēc tās spēles? Nē, mums iet divās kārtās. Vienā jau nav arša. Pastāsti, kāpēc nav izdevies joprojām tev neiznāk pie Stanley kausa? Kas tur ir par problēmu? Nesanāk tāpēc, ka es varbūt atklāšu kaut ko jaunu un varbūt kādam tas nav zināms, bet godīgi sakot, man ir problēma ar bremzēšanu. Man pārmet, ka es spēlēju pārāk agresīvu hokeju, bet bērnībā man mācīja treneri visu laiku strauji iet uzbrukumā un attīstīt to uzbrukumu un kaut kā novērtā. Es uzskatu, tā ir 100% treneru vaina, bet viņi neiemācīja man bremzēt. Kas tad īsti ir tas, par ko tu cīnies Vašingtonas kluba sastāvā? Cīnos es visur par vienu lietu pārsvarā. Es cīnos ar sevi, par sevi un ar savu ātrumu. Par bremzēšanu? Tā ir skaitā bremzēšana. Tātad šī gada pasaules čempionāts, kas tur īsti notikās? Kas spēlēja finālā? Kur bija pazuduši kanādieši? Kāpēc mēs neredzējām tevi Kanādas izlases sastāvā? Es uzskatu, ka pie vainas bija... Paga, man prasīja. Runā. Es vienkārši varu pateikt, ka mēs aizdzērāmies nedaudz. Tiešām. Jā, bet tas nebija saistīts ar Jāņiem. Tas bija spontāns lēmums. Arī ar sievietēm nebija saistīts. Bija vienkārši spontāns lēmums. Un kāpēc jūs neņēmāt Sašu savā kompānijā? Man viņš nepatīk. Kāds varbūt nepatīk tik ātrs uzbrucējs, kurš nemāk bremzēt, bet viņi tik viegli spēlēt. Skrien virsū. Paskrien malā un... Viņš jau skrien virsū. Tu jau nepaspēji noiereģēt, ka viņš ir virsū. Kādreiz ir pieskriezt sodi ar dzeltenām un sarkanām kartiņām. Mēs, ka nometnē pa futbolu laižam, tad jau tur treneris dotās kartiņas. Man viss skapīts ar kartiņām nolīmēts. Nezinu, ir Pamela, ir citas meitenes. Viņas man absolūti es pat uzskatu, ka viņas man palīdz. Ka jūs bijāt jaunāki, vai varbūt arī šobrīd joprojām jūs līmējat savās guļamistabās elku plakātu? Ir Justins Biebers. Dzied, viņš labs. Tuvojas Jāņi, pastāstiet par sieru smaržu hokejas ģērbtuvēs. Visu sezonu mums tā sieru smaržu ģērbtuvēs ir pietiekami koncentrēta un tad, kad mēs jūtam, kad tā sieru smarža sāk izplēnēt, tad mēs zinām, ka Jāņi ir klāt. Kādas jūs būtu tādas perfektās Jāņu svinības? Ja reiz esat Rīgā, pastāstiet, ko jūs plānojat tieši pa Jāņiem darīt? Es būšu šeit un man būs perfekts Jāņu svinības Lietuvā. Vai jums ir kaut kādas attiecības ar... Būt par attiecībām nevajag. Tad varbūt, ka noslēgumā kāds novēlējums Latvijas hokeja faniem Jāņos? Es teikšu tā, ka jūs varētu samest naudu, es braukt spēlēt. Dinamo es spēlētu, bet jūs sametat naudu un nebūs nekāda novēlējuma vajadzīga. Jūs varēsiet vienkārši man svinēt Jāņus. Priecīgi līgošana, lustīga Jāņošana.